kad būsiet Imsonā, tad noteikti ienāciet pie Zakarija. Šeit ir visgaršīgākie burritos. Mēs viņus pa takusiem saucam. Ļoti labi veģetāriem un dažādi veidi. Dievīgi. Negribu tik garšīgas nesēdus. Un iesaku nogaršot avokādo smūtiju. Šeit ir tā kafēnīca. Un tā pēc dažu skatītāju vēlmes es pastaigāšos pa šo te Imsonas ciematu. Tad šis ir kaut kas jauns. Iepriekšējos gados nebija kvadriņi un nebija tas naudas punkts. Tagad, cik es saprotu, var arī apmainīt naudu, bet laikam automāts nav. Tikai uz rokas apmainīt. Tā arī kvadriņas nolikuši. Šis ir strauji augošs ciemats. Pagājuši gadu uzbūvēja otru šoseju uz šejieni. Un izskatās, ka te būs tā kā, ir ieplānots rītīgi šito ciematu attīstīt. Tad es tagad izēju cauri ciematam, tur tuvāk okeānam. Tur tās mājas ir dārgākas uz īri. Un tad pašā augšā, tur, kur mēs nekad neīrējam. Aivars pagājuši gadu šeit tuvāk Imsonas otrai pusē. Kur Aivars pie Omāra šitai mājā augšā uz jumta ar Agnes īrēja. Neglabā vietiņu. Bet cik es saprotu, uz gadu tur ir izīrē cilvēki tagad īrē. Un līdz ar to tad te atkrita, jo sākumā bija doma, ka te šitai mājā būs viss tā mūsu dzīvošanās. Tā tad tur var redzēt, visur kaut kāds jaunbūvs ir. Un Westwind House. Šito vajadzētu kaut kur paskatīties internetā, varbūt, ka var atrast kaut kādu info, cik viņi grib šitā māju. Imsonas robeža. Ar Marokas valdību ir tā, ka tā kā ar bitēm. Te neko nevar zināt. Ja tev te ir mājas zeme un mainās likumi, tad tu esi melns un maziņš. Šitajā te kafūzītī ir rīta brokastis.
Tur var dabūt visādas ēdienas. Tur ir muslis ar jogurts, un tas viss ir Zviedru galda versijā. Un olas, un maize, un eļļa, un viss, kas vajadzīgs. Jā, arī kausētais siers. Un te no rītiem līdz 11. var dabūt ļoti pieņemamām cenām brokastis, jā, šī Zviedru galdā. Cena bija vienam cilvēkam 60 dirham, tas ir 6 eiro, nepilni, kaut kādi 5 kapekām. Un rītīgi labi var paēst. Un es kaut kā kļūdas pēc pat pa austri nesamaksāju pagājušajā reizē. Viņi tur tā neskatās baigi uz to, jā. Tā kā viņiem te nauda visu laiku nāk, jo tad praktiski surferu vieta dzīvais naudas peļņas avots, jā. Tā. Reku šobrīd ir diezgan tāds strauji paisums, kas nozīmē to, ka surferi nav okeānā, nav īstais surfošanas laiks, jo tur var baigi traki atsisties pret klintīm, un viens ir, ka tu viņus redzi, bet otrs, ka tu viņus neredzi, un ja tu aizēji līdz galam mazartā, tad šeit, kur bija pludmala, kur te futanīti spēlēja un vēl visu kaut ko, jā, kur mēs arī te sauļojamies, tad var iebraukt šeit iekšā, un te ir tās klintis apakšā, tā kā sanāk tādā līmenī, un ja tas vilnis iet pāri, tu pārbrauc pāri, labākajā gadījumā tu salauz dēli, un sliktākajā gadījumā tev ir garantēta kaut kāda vietējā slimnīca, kurā ir, jāsaka godīgi, antisanitāra apstākļi un attieksme tāda nevisai ok. Varētu Insonā taisīt medicīnas biznesu. Man tieši vajadzēja dozīti, kurā es ielikšu naudiņu un paslēpšu klintī. Marhaban. Tas taču bija tas īstais, tā īstā burvība jau ir tajā unikalitātē. Bet redz, nē. Vecā pasaules kārtība tomēr grib lai viss ir standartizēts. Lai nav nekādas unikalitātes. Šitā te bija ceptuve, nav vairāk, jā? Kur izcinās teritorijas jautājums. Gluži kā cilvēku sabiedrībā. Vecā laikmeta cilvēku sabiedrībā. Kaķis ir gatavs lēcienam. Divu zirgu nevar pieveikt. Vai trešais vispār nereaģē. Trešais ir miermīgi. Šitie, kas te notiek? Kaķis malacis tur savu kanālu. Jā, viss čau vinēja. Aha. Tur arī tik cilvēku sabiedrība. Yeah. All Imsvan kill. Yeah, always kill. They take everything out. Out. Yeah. Viņi atradās, šitie te abi sunīši atrada sev labāku vietu. Tur tagad būvē kaut kāda ēka, aiziešu pa turien arī iziešu to ceļu posmu. Šī laikmetā līdzinējā un vēl joprojām mēs dzīvojam sagrāvas laikmetā. Jā, tas ir, kur šeit ir atklāta liecība. Harmonijas vide, kura tika sagrauta. Cilvēki šeit bija ielikuši ļoti liels pūles un ikdienā strādāja sūri grūti un pelnīja naudiņu. Devu saviem radiniekiem uz tuksnešiem prom, uz visu kaut kur saviem trūcīgajiem. Visi viņiem
čau, beidzās bizness, jā. Beidzās arī dzīvesvietas. Tātad sagraus laikmets turpinās. Skaidrs. Šī Imsvāna ar šo brīnišķīgo un kolosālo portālu, jā, tātad šis vecais Imsvānas ciemats tika likvidēts. Bija zemestrīces Marokā. Bija upuri ļoti daudz, un Imsvāna ir viens no nedaudziem reģioniem, kur vispār neskāra zemestrīces. Pēc tās kartas, ja jūs paskatīsieties, tad šeit nav, te ir pilnīgi brīva zona tieši Imsvāna. Ja? Un to, ko neizdarīja zemestrīce, to izdarīja cilvēki ar saviem ekskavatoriem. Ja man tur pie okeāna prasīja 40 eiro diennaktī par dzīvošanu, tādā vienā būdelē, ja, šitāda tipa, teiksim, klintī. Tad tagad viņi vienkārši tā būda tur vairs nav, jā. Nu, te šitas laukums ir nopirkts, te būs kaut kāds tur skateparks, vēl kaut kāds tur akvaparks, nezinu, vai baseins vai kas tur, un kaut kāda māja, kaut kāda viesnīca, vēl kaut kas, jā. Tas ir tas, un tur tālāk arī notiek apbūve. Tā. Rekur tā skaistā vidi, kas tur bija visu čau. Tā koku māja varēja atstāt. Ko gan īstenībā jā, ja viņiem ir tas globālais plančiks, tad tā arī tur neiedarās nafig. Visa unikalitāte, jā, cilvēciskā, viņa neiet kopā ar globālisma mērķiem. Te vēl pagājuši gadu cilvēki taisīja tādas ietves maliņas, betonēja skaistas un puķītes stādīja gar taciņu. Tāda smuka tāda taciņa bija. Un tā labajā pusē, arī kreisajā pusē bija mājiņas tādas simpātiskas. Tādas akmens mājiņas. Tagad te nav nekā. Turn around. That's it. That's it. Thank you. Bye, guys. Thank you. Thank you, guys.
tad lidojam atpakaļ uz Latviju.